Labdien, cienījamies dāmas, godātie kungi. Paldies par iespēju šodien sanāk ārkārtas sēdē. Tūlīt arī jums atļaujam spiedīsim start. Jā, sākam ārkārtas domas sēdi. Kolēģi, dienas kārtībā šodien ir 2 jautājumi. Tātad šobrīd precizējot jaunus normatīvus aktus attiecībā uz ārkārtas sēdēm, kas šobrīd mums ārkārtas sēdē, tad ārkārtas sēdē nav iespējams iekļaut papildus darba kārtības jautājumu, bet ir iespēja izņemt. Tāpēc šobrīd ir arī darba kārtība ir iekļauts pirmais jautājums par balsojums par darba kārtību, vai ir kādi jautājumi ierosinājumi priekšlikumu attiecībā uz darba kārtību? Vai varam iekļaut šos 2 jautājumus? Priekšlikumu, iebildumu nav. Tādu lūgtu jūsu balsojumu. Varam apstiprināt darba kārtību. Pēc balsojuma tad arī nosāksim. Jā, balsojumu slēdzam. Tātad, šobrīd domē piedalās tātad 11 domas deputātu, tātad balsums ir sekojoši. Iveta Rakeviča par, tātad domē piedalās attālināti, Aldis Bukšs par, domas sēdē piedalās attālināti, Ruta Cibule par, domas sēdē piedalās attālināti, Marija Dulbīnska par, domas sēdē piedalās klātienē, Sandra Kaptēne par, domas sēdē piedalās klātienē, Sandra Kinzole nepiedalās domas sēdē, Anita Kokoreviča šobrīd nepiedalās sēdē, Sergejs Maksimovs par, piedalās domas sēdē klātienē, Aija Mežele par, piedalās domas sēdē klātienē, Svetlana Pavlovska nepiedalās domas sēdē, Aigas Pušpurs par, domas sēdē piedalās klātienē, Egons Salmanis nepiedalās domas sēdē, Imants Slešāns par, piedalās domas sēdē attālināti, Jānis Trupaunieks par, domas sēdē piedalās klātienē, un Jānis Vancāns par, domas sēdē piedalās klātienē. Tātad šobrīd ir klāts, domas sēdē piedalās 11 deputāti ar vienbalsīgu balsojumu, esam apstiprinājuši dienas kārtību. Un tad ķeramies pie pirmā dienas kārtības jautājuma par atzinumu dabas liegumam Lubanas Mitrais dabas aizsardzības plāna projektam ziņo Jānis Trupaunieks. Jāni, vārds jums. Jā, paldies, ka man ir radīts tāds gods ziņot par šo projektu, kas saucās par dabas atzinumu dabas liegumu ar Lubanas Mitrais dabas aizsardzības plāna projektam. Pamatojumu, domāju, ka kolēģi jūs visi redzēt un piedāvājam pie lēma projekta, pa ko nolēmjam, ko papildinam, bet es atļaušos nedaudz nolasīt, lai mēs visi zinām, kas tad īsti tur ir ar šo dabas liegumu. Tātad sekundīti. 8. lapas puse no kopsavilkuma. Dabas lieguma Lubanas Mitrais, turpmāk dabas liegums, izveidošanas mērķis ir nodrošināt Latvijas iekšējā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Lubāna Mitrais ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājumu sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Saglabātas Lubāna Mitrāja klāna pļavas, parkveida pļavas Pededzes krastos, purvi, plašās purvainu un kūdrāja meža teritorijas, ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasara cauras ceļošanas laikā, ligzdošanas vieta daudziem pasaulē apdraudētām putnu sugām. Pašlaik dabas liegumā Lubāna Mitrais funkcionālā zonējuma nosaka 2009. gada 10. februāra ministru kabineta noteikumi dabas lieguma Lubānas Mitrais individuālajā aizsardzības un izmantošanas noteikumi, saskaņā ar kuriem
Lubānas Mitrais teritorijā noteiktas šādas funkcionālās zonas regulējuma režīma zona, dabas lieguma zona, dabas parka zona, neitrālā zona, kā arī papildus noteiktas sezonas lieguma teritorijas. Protams, pamatojumā ir arī sadaļas, kā institucionālie un organizatoriskie pasākumi, dabas ainavisko un kultūra vēsturisko vērtību apsaimniekošana, ilgspējīga turisma attīstības, sabiedrības iesaistīšanas, informēšanas un izglītošanas pasākumi, zinātniskā izpēte, monitorings un plānošana, un noslēdzošais ir meliorācijas sistēma apsaimniekošana. Jau iepriekš šajā teritorijā ir bijuši realizēti ļoti daudzi dabas aizsardzības projekti, es zinu, tie 4 vai 5, un katram ir bijis savs mērķis un it kā savs uzdevums, bet šeit es īsti neatrodu šajā pētījumā un šajā projektā atsauksmes uz to, ko tad ir pozitīvi devuši iepriekš realizētie projekti un dabas liegumi. Un patiesībā arī maz tiek pieminēts tautsaimniecības, ekonomikas jautājums, bet uzsvērts ir daba. Un tā kā arī, teiksim, iepazīstoties ar šo materiālu, ir skatīts, kādus objektus vairāk ir apsekojuši un pat atkārtoti apsekojuši, bet tas ir krietni maz bijis pa Balvu novadu. Un tad, kad mēs tikāmies arī Bērspilī, bija ārkārtas komitejas, tautsaimniecības un vides komitejas sēde. No vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem mums nācās saklasīt daudz iebildes, pretenzijas un arī nesapratni, kaut vai saistībā ar meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu un hidrotehnisko ūdens līmeņu tur regulēšanu, kāpēc mēs tur varbūt aizberam grāvjus, kāds rezultāts ir bijis, ka rodās dabīgie plūdi un pārplūšanas zonas, kas ir daudz ilgstošākas nekā iepriekš. Īsti atbildes, vismaz es personīgi, arī neesmu atradis. Bet tātad lēmuma projekts. Atvērsim, kur man bija. Ātri. Ir, kāpēc viņš man pārlec? Ir sagatavotais lēmuma projekts, sniegt pozitīvu atzinumu dabas lieguma Lubānas Mitrais dabas aizsardzības plāna projektam, izskatot šādus iebildumus, izsakot. Punkts 1. Aizstāt kartogrāfiskā materiāla vārdus dēļ Lubāna Mitrāja esošās robežas ar vārdiem dabas liegums Lubāna Mitrais robežas. Veikt informācijas precizēšanu un kartogrāfiskā materiāla papildināšanu dabas aizsardzības plāna projekta sadaļā 323 ceļu infrastruktūras uzturēšana ar pašvaldību autoceļiem, dabas liegumā Lubānas Mitrais teritorijā un tai pieguļošajā 2 kilometru platā joslā. Tālāk ir pievienots sekojuši ceļu nosaukumi. Papildinājums 3, papildināt plāna projekta sadaļu 5.3 apsaimniekošanas pasākumi, tabulā 5.1 apsaimniekošanas pasākumu apkopojums, iekļaujot šādu prioritāro pasākumu. Aiviekstes baseina upju hidroloģiskā stāvokļa uzlabošana un iekļaujot pasākumu saglabāt esošo ūdens režīma hidroloģisko stāvokli dabas lieguma esošās meliorācijas sistēmās Balvu novada teritorijā. Kas ir ļoti būtiski un ko es runāju par meliorācijas lietām. Saglabāt liegumā esošo privātīpašniekiem piederošo pārabaines mežas zemēs Balvu novada teritorijā dabas lieguma funkcionālo zonu un veikt korekcijas dabas aizsardzības plāna tekstuālajā un kartogrāfiskajā sadaļā. Papildināt iepriekšējo dabas aizsardzības plānu izpildes analīzi ar ekonomisko izvērtējumu. Kolēģi, jūsu viedokļi, dokuments nav vienkārši ar ilgstošu darbību un iespējams ļoti nopietnu ietekmi uz dažādām
ekonomikas jomām. Protams, primāri domājot par dabu un dabas vērtības saglabāšanu. Mēģināju atrast arī vēl šajā pētījumā, ko tas izsaka ar CO2 izmešu ietekmi vai samazinājumu, vai kādus atlaides vietējiem uzņēmumiem, vai kādu iegumu, teiksim, pašvaldībai no tā varētu būt. Jā. Paldies, priekšsēdētājs, esmu ziņojis. Ja ir jautājumi, mēģināšu atbildēt, bet ir arī speciālisti, gan izpildirektori, gan Valde Vancāne. Jā, paldies Jānim par ziņojumu, kolēģiem. Esam karsti debatējuši un daudz runājuši. Vai ir jautājumi, ir priekšlikumi, iebildumi? Šobrīd neredzu. Jā, kamēr kolēģi gatavojas jautājumu vai debatas sadaļa, Aldimēra neredzu? Jā, bet man vairāk tāds redakcionāls tur tiem priekšlikumiem, kas ir pievienoti klāt. Varam pašās beigās. Drīzāk tāds no redakcionālā viedokļa. Nevis. Jā, Aldi, kas tev tas ir par redakcionu? Tev ir tad tā, tūlīt mēģināšu tad pateikt. Tajā 1.3 punktā pēdējais teikums, kas ir pēdiņās saglabāt esošo ūdens režīma hidroloģisko stāvokli dabas liegumā esošās melorācijas sistēmās. Tad manas pārdomas, vai esošās vietā nevajag rakstīt esošajās melorācijas sistēmās. Un tad tur 1.4. Labi, man jānoformulē. Man šķita, ka drusciņi varētu precīzāk to uzrakstīt, bet kamēr citi diskutēs, mēģināšu uzlikt uz tekstu. Ok, jā. Paldies, Aldi. Tātad, ko es gribētu piebilst no savas pēc tā, ka Jānis jau arī teica, ka sakarā ar šo gan Daina, kas pārstāv pašvaldību šajā projektā, gan arī Biruta. Tātad ir bijuši tikšanās, un kas varbūt nedaudz pārsteidza, bija tā, ka bija arī pārsteigumi. Vispirms tas pārsteigums, ko mēs saskārāmies un uzņēmē, bija par teritorijas paplašināšanu. Jā, un kolēģi, paldies visiem tiem, kas bija iespēja būt gan Vērspilī, gan arī Rugājos uz šī iedzīvotāju tikšanās uzņēmējiem, ka, mums šobrīd ar neskaidriem noteikumiem tika paplašinātas teritorijas, vēl jau vairāk teritorijas, kur ir lauksaimniecība notiek ražošana. Jā, un šobrīd kopīgiem spēkiem ar masu mēdījiem un politiķiem gribu pateikt paldies arī Saimas pārstāvjiem, kas iesaistījās šajā mūsu diskusijā, un arī gan Latgales apakškomisijas deputātiem, gan arī vienkārši dažādu frakciju deputāti, īpaši varbūt reģiona apvienības deputātus, kur iesaistījās šajā jautājuma risināšanu, ko mēs šobrīd redzam to, ka vismaz Balvu novadā šī teritorija netiek paplašināta. Jo tur bija patiesībā būtiski ieguldumi, patiesībā vairākus uzņēmējus varētu novest līdz bankrotam, saimnieciska darbība tiktu pārtraukta. Tāpēc paldies par kopīgu darbu, ka pa kripatiņa tomēr mums izdevās pārliecināt arī plānu izstrādātājus un arī dabas aizsardzības pārvaldi, kas izturies ar sapratni. Jā, protams, kā mēs redzam, šī plāna, iedziļinoties arī šī plāna tāda kartografiskā materiāla un aprakstušā lietā, mēs redzam, ko arī Jānis arī pieminēja, šobrīd šis plāns ir, kā pateikt, diplomātiskāk, saimnieciskai pamatotāks, laikam tā būtu diplomātiskie, un vēl jau vairāk redzam arī, ka ir ņemtas vērā arī tos būtiskus iebildumus, ko arī vairāk kārt patiesībā minēja arī zemju īpašnieki, ja, kā, pieņemsim, tiek veikta melorācija lauksaimniecība, pieguļošana lauksaimniecībās zemēm, un šajā dabas aizsardzības teritorijā nav veikta melorācija, ja, tad kāda jēga tad melorācija teikt, kas ir šiem melorācijas sistēmām, kas ir grāvju vai upjas augštecē. Nekādas nozīmēs, bet šobrīd tātad ir
ir iezīmētas, ka to var darīt. Tur gan nav iezīmēts finansējums, ja tas būtu mūsu nākošā saruna zemkopības ministru un melioratoriem par to, vēl dienās tuvāk. Jā, par to, kāda secībā, ko mēs arī cenšamies diplomātiski noformulēt, kā šie hidroloģiskie jautājumi ir prioritāri. Un, protams, tas izvērtējums šim plānam arī attiecību uz ietekmi uz tautsaimniecību. Nu, vai cik mums arī gribētos runāt par tautsaimniecību vai šādām dabas lieguma teritorijām. Te ir jāsacina, ka vispirms te tiek ņemts vērts dabā, un tikai pēc tam tautsaimniecība ekonomiskie rādītāji, un šobrīd novērtēt, cik tas ir vērtīga dabas saglabāšana, droši vien, ka ekonomiski mums grūti. Tas, ka tas ir nesis tautsaimniecības zaudējums, es domāju, ka šeit no klātesošiem nevienam nav diskusiju par to, ka tas ir nesis. Ja? Kaut arī šie zemnieki vai mežsaimnieki minēja, ka pa iepriekšējā plāna darbības laiku ir vairāk vai mazāk veiksmīgi saimniekojot, pēc būtības ir zuduši šī meža vērtība. Un tāpēc varbūt viens arī ierosinām, kas bija, ka, lai saglabātu šo teritoriju kā meža zemē, kaut arī varbūt eksperts ir izvērtējis, redzot, ka šāda plāna rezultātā šis mežs ir zudis kā šķira, tur vairs nav mežs, tur ir kaut kas cits nekā mežs. Tāpēc sazinoties kopēji arī blakus esošām pašvaldībām, kā Rezekne, ja Rezekne arī ir apstiprinājusi šo plānu, jeb saskaņojusi, ja, un tāpat arī kā mēs ar iebildumiem, kas varbūt vairāk skar Rezeknes novadu nekā mums. Tāpēc kolēģis arī šeit aicinātu šo plānu apstiprināt, varbūt tā redakcionāli, ja Aldis ir iesniedzis šo redakcionāli, tad ko? Ruta ceļ. Ruta, tad pirms varbūt Ruta Valda gribēja kaut ko teikt. Nē, Valda, pardon. Jā, Ruta. Labdien, kolēģi! Es tikai gribēju teikt, ka es sekoju arī šiem jautājumiem attālināti. Un es biju ļoti gandarīta par to, ka tiešām šī sanāksme, kas bija Bērspilī, tā bija tāda ļoti pārdomāta no mūsu puses, un uzņēmēji aktīvi iesaistījās, un arī zemnieki, un ka šis jautājums mums nav palaists pašplūsmā. Un es arī sapratu, cik daudz pretrunu un domstarpību ir risinot šādu jautājumu, un tāpēc gribu pateikt savu prieku par to, ka šie iebildumi, kas izskanēja, ka tie ir iekļauti arī lēmuma projektā, un nobeidzot savu repliku, tad es vienkārši arī vēlos teikt, ka balsojam par šo lēmumu projektu, it īpaši tāpēc, ka tur ir ielikti visi iekšā arī tās nepilnības un tās prasības, kas ir spēkā no mūsu puses. Paldies! Paldies, Rutai. Alde, vai tev izdevās noformulēt, ja? Es ieliku priekšlikumos vienu par 1.4, bet es labprāt dzirdētu, nezinu, vai Valda vai juristi izlasā, varbūt es maldos, jo man šķiet, varbūt šādi būtu precīzāk. Bet pirms tam mēs jau sākām šo te debati, es gribēju varbūt uzdot tādu retorisku jautājumu, kas man, neatstāja mani klausoties šo te sanāksmi Bērspilī. Faktiski sanāk, ka noteikti jūs zinat vairāk, tad faktiski sanāk, ka vajadzēja šīs entās iebildumu vēstules, protestus un ziņas, un TV sižetus, lai mainītu šo te ieceri par teritorijas paplašināšanu. Bet man nestāja tas jautājums, es pēc tā ziņojuma, lasot to lielo plašo ziņojumu, saprotu, ka visu laiku jau ar pašvaldību tas ir ticis kaut kādā veidā skaņots vai ir kaut kas piedalījies. Varbūt es kļūdos, jo darba grupās tomēr parādās daudz vārdu un uzvārdu. Un tad sanāk, ka
šī dabas pārvalde patiešām vienkārši pati no sava prāta izdomāja pēkšņi mainīt šo teritoriju un paplašināt. Neko vispār nevienu par to neinformējot. Tas man tāds jautājums. Vai patiešām viņi, un ja tā, tad īstenībā, diezgan es piekrītu, tas ir pat traģiski. Bet, ka tiešām nevienu neinformējot maina, un faktiski vajag šitādam sākties tādiem protestiem, lai vispār kaut ko mainītu. Jā, Daina turīt nokomentē Saldešu. Jā, tātad mēs tikai diskutējam par to, vai šobrīd, protams, balstoties uz Latviju uzņemtām saistībām attiecībā par dabas aizsardzības teritorijām, par daudz citām zaļām lietām, ko mēs esam uzņēmuši attiecībā pret Eiropas Savienību. Pēc maniesošās informācijas izstrādātājs iekļauj, bet Daina gan jau noprecizēs, ka tomēr tā iespējams bija dabas aizsardzības pārvalde, kas bija lūgusi iekļaut šo teritoriju, tad papildus jaunu teritoriju. Daina? Piedod, Daina, piedod, iesprākšos, es precizēšu, vienalga izstrādātājs vai dabas pārvalde, tas, kas mani mulsināja, ka lasot šo te plašo ziņojumu, tur viņi detalizēti atspoguļo katru pateikto vārdu šajās te sanāksmēs, protokolus un tam līdzīgi. Visu tā kā cenšas atšifrēt, kur kas no kā ir nācis. Par šo te es tieši neatradu, bet es tā cītīgi arī nemeklēju. Bet faktiski sanāk, ka vienkārši vienā brīdī paši izdomā. Jā, kamēr Daina meklē tos dokumentus, jā, patiesībā tas bija liels pārsteigums, par ko arī vispirms Daina, un tad radās šis jautājums un izbrīns, un tad mēs sākam runāt ar zemniekiem, un jāsaka, Rutai, ja tu nepiedalies Rugājas un Bēzpaļi pirmajās, tad šīs sanāksmes bija gana garlaicīgas, jā, un tādas gana mierīgas, tās pirmās bija daudz emocionālākas, jā, un te jau pat Daina. Jā, ja runā varbūt to, ko arī Aldis uzdeva šo te jautājumu, tad izsludinot sabiedriskajā apspriešanā, kā ļoti liels pārsteigums visiem bija, ka tekstuālajā daļā pat neparādījās šis te gan Lazdukalna teritorija, gan Bērspils teritorija, ko iekļaut kā papildus teritorijas, bet tikai bija kartogrāfiskais materiāls, viena karte, kur iezīmētas šīs te teritorijas bija. Un tad varbūt, kā arī priekšsēdētājs teica, tad izsludinot šo te apspriešanu, šis te parādījās, un pirmā sanāksme, kas bija apspriešanas ietveros Bērspilī, tad arī vēlreiz pārskatot visu šo te darba sanāksmju, visus protokolus, visu, tur ne vārda arī nebija par šīm papildus teritorijām. Papildus teritorijas bija tās, kas arī šobrīd attiecībā uz valsts mežiem ir iekļautas, jo izskatot to visu, visur jau bija tikai precizēt teritorijas atbilstoši kadastro numuriem, tā kā, noprecizēt. Neviens vārds pat nebija par to, ka papildus teritorijas, tāpēc varbūt tur bija arī tāds liels šoks, jo, ko var iedomāties, viss Beņislavas ciems un vēl tālāk bija iekļauts, gan arī Bērspils pagasts un uz lielie meža masīvi, kur ir saimniecības, kur ir kokzāģētavas, kur ir lauksaimnieki, ka šīs visas teritorijas sākotnēji bija paredzētas, un to visu šo uzdevumu deva dabas aizsardzības pārvalde un izstrādātāji iekļāva viņas, bet tas viss ir šobrīd izņemts, bet tikai attiecībā uz valsts meža teritorijām, kas ir papildus, ir iekļautas. Jā, tādā gadījumā patiešām paldies pašvaldības darbiniekiem, kas tev pievērsa uzmanību un arī iedzīvotājiem, bet man gribētos teikt, ka šo varbūt nevajadzētu tā atstāt, jo tomēr jāņem vērā tie visi resursi, kas faktiski šobrīd ir bijuši tērēti, lai to labotu, jo tad lasot šo te ziņojumu, es pavisam īsi un tad beidzu, man sākotnēji radās tiešām labs iespējas, ka viņi ir izsūta katram zemes īpašniekam, kurš atrodas šo lieguma teritorijā, šis te vēstules aicina paust viedokli un tam līdzīgi, bet sanāk, ka tad Beņislavas zemes īpašniekiem, kas ir Beņislavā vai kur citur, jaunajās tajās teritorijās, kas bija plānotas, vispār nekas netika nosūtīts. Es zinu, Netika vispār pilnīgi nebija
Nu, viņi apgalvoja, ka tika tas ir, sūtīta informācija tie, kas jau bija esošajā līguma jā. teritorijā par šāda plāna uzsākšanu, bet to, ka par papildināšanu pilnīgi mums, nu, man teikt, pašiem arī pašvaldībai bija šis tāds liels pārsteigums, un, kā saku, es gāju vēlreiz cauri visām darba grupas sanāksmēm, nu, ne vārda pilnīgi tur nebija, un pat Gita Stronde uzsvērusi bija vienā no sanāksmēm, teritoriju paplašināšana būs tikai ar pamatojumu, tā kā šis te pamatojums būs, ka bez jebkāda pamatojuma paplašināšana netiks veikta liegumā šīs teritorijas, bet bija pretējais, var teikt. Jā, nu, pat nenoniecinot viņu mērķus, nu, savā šī pieeja tāda ļoti nekorekta ir bijusi un resursus tērējoša, tā kā es aicinātu varbūt priekšsēdētāju kungam to līdz galam tā neatstāt. Nu, bija 90 iesniegumi gan tiešo sūtīja, gan pašvaldība no zemju īpašniekiem saņēma, un tad kopā arī sūtījām ar visiem šiem te iebildumiem. Jo bija, šoks bija liels, teiksim tā. Labi, kolēģi, Aldis ir iesūtījis priekšlikumu. Priekšsēdētāj jautājums. Visi un paldies visiem, kas, un skaidrs, ka cilvēkiem paldies, kas sāka rakstīt iebildumus un deva ziņu. Bet turpinājums šim visam, ja mēs nobalsojam par iebildumiem, mums būs ņemti vērā šīm visām iestādēm, kad mēs šo pieprasām, vai mēs vēl nezinām konkrēti, ka tomēr šīs teritorijas netiks aiztiktas un apdraudētas no... Šobrīd, jā, atbildos divās daļās aizsabē. Šobrīd vairs nav diskusiju par par privātām papildus teritorijām. Tas jau tā nav. Tātad šobrīd, ja atbildot uz otras daļas jautājumu, vai mūsu priekšlikumi šobrīd tiks ņemti vērā, es teiktu, ka man ir cerības, ka jā, bet 100% pārliecina tikai tad, kad tas tiks izpildīts, jebkurā gadījumā arī tad, kad mēs runājām bezpilī par tautsaimniecības komitejās ar gan zemnieki bija piegājuši runāja ar gan dabas aizsardzības pārvaldi, man pat vēl stundas divas viņi savā starpā pārunāja vēl šos visus jautājumus. Mums radās pārliecība, ka mēs esam viens otru sapratuši, ja, un šobrīd, protams, arī jūtot arī no ministrijas, no dabas aizsardzības pārvaldes vadītājiem, varbūt ne tieši izpildītājiem to sapratni, man ir cerība, ka būs Ja, protams, mēs varam, Jānis viens no bija neierosinātājiem, kas iesniedz šo priekšlikumu attiecībā uz ekonomisku izvērtējumu, ja, cik argumentēts un pamatots, ja, vai tas ir tas, ko mēs sagaidām, ja, ka tur būs izreikināts. Ja. Domāju, ka neapšaubāmi šis arī iepriekšējais plāns ir nesis kaut vai tikai tāpēc, ka zem mežu īpašniekiem, kuriem bija liekta saimnieciska darbība, izmaksāta kompensācija katru gadu par hektāru, tas neapšaubāmi ir nesis valstī zaudējumu, un tur pat nav par ko diskutēt. Ja. Tas ir nesis valsts tautsaimniecībai zaudējumu. Vai tas ir attaisnojuši šo vērtīgo dabas vērtību saglabāšanā? Tikai subjektīvi var izvērtēt, cik mums ir izmaksājuši šo īpašu dabas vērtību saglabāšanā. Un tur tas ir mērāms, teikšu, tūkstošos, vai tas ir miljonos, es nebūšu tik liels eksperts, jā, bet jebkurā gadījumā tas ir simtiem tūkstošu eiro, kas šajā gadā, kas mums ir izmaksas šo dabas vērtību saglabāšanā. Valsts mēroga varbūt tas nav liels, bet priekš novada, vai tas ir būtiski traucēja saimniecisku darbu. Nākošais mūsu pamatu uzdevums, to, ko es arī Eja minēju, tad nākošais mums nav tā, ka Daina un tagad Birute, kas ir šajā darba grupā, protams, tas rūpīgi jāsaka, arī ministrija teica, ka sekos un rūpīgi, lai šie darbi tiktu iekļauti. Un ir tas posms, kad taisies uz ministru kabinetu, lai mēs rūpīgi sekojam un tad arī piedalāmies šajā sēdē, kaut vai attālināti, nokontrolēt to, ka mūsu iebildumi ir iekļauti. Un kādā mērā tie iekļauti, vai formāli, vai patiešām tas ir pēc būtības. Un tad gala redakcija, kad apstiprinās. Un nākošais, protams, ir par to,
ko es arī atļaušos atkārtoties, mums nākošās diskusijas būtu, tad, kad negaidīt, ka tas plāns stāsies spēkā, mums jārunā, mēs neatkārtuši tagad šo var noklausīties arī iespējams ierakstā, ka vairāki zemi īpašnieki minēja, ka tur ir lietas, kas bija nepieciešamas jādara, ka meliorācijas, tad tas hidroregulējumos, tas ir tagad jārunā zemkopības ministri un meklēt meliorācijas projektu, lai mēs varam glābt tas, kas jau tur ir glābjams. Ir lietas, ko mēs jau esam zaudējuši gana neatgriezeniski jau, bet tāpēc nākošais jautājums ir negaidot, kamēr plāns spēkā, jo kamēr mēs gaidīsim, kamēr plāns stāsies spēkā, tad sāksim runāt par meliorāciju, būsim jau ļoti ilgi pazaudējuši laiku. Tagad ir jāsāk runāt, kas šis plāns nav. Šis plāns negarantē finansējumu, šis plāns ļauj darboties. Un nākošā mūsu darbībā ir kopīgiem spēkiem meklēt finansējumu. Jānis? Tad no pašvaldības viedokļa šodien skatoties. Tātad Lubānas mitrāja teritorijā iekļautas 1347 zemes vienības. 887 zemes vienības pieder fiziskajām personām. 189 zemes vienības pieder juridiskajām personām. Tālāk ir pašvaldības un valsts. Tātad no 1347 zemes vienībām 1100 gandrīz pieder fiziskajām personām. Un šīs fiziskās personas ir vai ekonomikā aktīvas, vai pašnodarbinātas, vai kā citādi, bet katrā gadījumā viņas maksā nodoklis. Viena no nodokļu formām tas ir īpašuma nodoklis, otra, dažādos citādos pastarpinātos veidos, ja tie gūti ienākumi, tad arī valstī un pašvaldībai ienāk nodokļi. Cik lielā mērā, šīs plāns ietekmē uz pašvaldībām šo iespējamo nodokļu saņemšanas apjomu. Tad mēs esam īstenībā kopā ar šīm fiziskajām personām stāvam, arī pašvaldība, pašvaldības cilvēki un pašvaldība, un tad pašvaldībai iespējams, ka arī samazinās budžeta apjoms kaut kādā mērā. Varbūt tur 0,5%, 1% vai 3%, bet katrā gadījumā tā ir tās nauda, ar kuru var rīkoties. Šeit Daina, ja atļausiet jautājums, viņa izsūtīja vēstules, bet cik ir bijusi nopietna analīze saņemot šīs vēstules, jeb atbildes vēstules no zemes īpašniekiem, kuri jau šajā liegumā tur atradās? Un vai šie cilvēki bija izteikuši arī savas rakstiskās pretenzijas? Bieži vien cilvēks izlasa, bet, ko es tur rakstīšu, un pēc tam, publiski runā. Es katrā gadījumā neatradu arī tādu analīzi, kur būtu ticis izvērtēts esošo zemes īpašnieku iebildes, priekšlikumi, atsauksmes par iepriekšējā lieguma teritorijā, veiktajiem ierobežojumiem. Tad šodien esmu arī saņēmis viena cilvēka, kurš bija arī Bērspilī un pārsūtīja Julija tev to vēstuli. Arī un plaši sarakstījies un uzzinājis, ka mums šodien ir ārkārtas sēde un lūgums. Lūdzu jūs iepazīsties ar pielikumā nosūtīto dokumentu komplektu, un ja tas ir iespējams, novada atzinumā dabas aizsardzības plāna projektā ieteikt izvērtēt zemes vienības ar konkrētu numuru zonējuma maiņu. Un tur runa iet par 1,2 galīgi hektāriem, kur tā zeme atrodas pašā kaut kādā stūrītī. Tā kā būtu aicinājums patiesībā šodien, viņš ir daudzām institūcijām rakstījis, vismaz 3, varams valsts kontrole, vides pārvalde, ir arī atbildes no kādām saņemtas, bet es neesmu tur tik rūpīgi pēdējā mirklī varējis izvērtēt, bet katrā gadījumā arī šāds uzņēmīga cilvēka rīcība kaut kādā mērā būtu jāatbalsta un varbūt vienkārši arī kaut vai pievienojama bez kāda lēmuma,
ka pielikumā, tomēr mēs nesaprotam, kāpēc tik ilgstoši cilvēks, kurš ir sarakstījies un cīnījies par kaut kādām savām tiesībām, nopietnas risinājums nav dots. Un man būtu aicinājums pie mūsu domas lēmuma, kā pielikuma arī šo kādu iedzīvotāju viedokli, kas skar viņa īpašuma tiesības. Pievienot mēs varam šo lūgumu, bet tā kā arī tajā dienā, kad mēs bijām izbraukumā komitejā, dabas pārvalde vērs arī uzmanību uz to, ka tieši šajā īpašumā tur nelaimīgi jāsaka, tā ir atrastas biotops. Mēģināt mēs varam, vai izdosies mainīt zonējumu, to mēs laikam šodien apsolīt nevaram, un tad varbūt vēl noprecizēt, ja šāds dabas aizsardzības plāns Lubāna Mitrājam ir izstrādāts pirmo reizi. Tas, kas ir noticis līdz šim, tie ir savstarpēji nesaistīti projekti, sākot jau ar to laiku, kad tika dots tātad plāns. Šāds plāns ir pirmo reizi, kuram izvērtējums tiks dots pēc 11 gadiem. Visa šī ekonomiskā ietekme un aktivitāte un visa, kas notiks darbības rezultātā uz visu šo laiku, par kādu mēs šobrīd runājam. Ja paskatās arī tā kā patiesmo arī šāda mitrā īpašumā turētāja, tad noteikti šis izstrādātais jaunais dabas aizsardzības plāns ir daudz saprātīgāks, nopietnāk izvērtēts, jo tas, kas bija iepriekš, kas bija šie te nesaistītie projekti, ja tur bija vairāk tieši šī aktivitāte uz dabas vērtību, uz vērtību saglabāšanu, vai tas ir augs, puķīte vai dzīvnieks vai putns, tad šobrīd arī vairāk tomēr izstrādātāji ir arī piegājuši tam, ka tomēr mēs veicam šo te ekonomisko darbību un nedaram kaitējumu un nepasliktinam situāciju ar to, ka mēs nedrīkstam tur saimnieciski nodarboties un ja pārsvarā taču visiem tas ir vienīgais īpašums, no kur arī loģiski grib arī uzņēmējs iegūt sev labumu un gūt peļņu. Jā, paldies. Vai vēl nebija komentāri? Jā. Es tik gribēju informāciju pateikt par aplūšanu. Līdz šim Lubānas Mitrājā šī hidroloģiskās aktivitātes un tīrīšanas nebija iespējams. Ar šā plānu pieņemšanu beigt upju tīrīšanu un hidroloģisko būvju kaut kādu uzlabošanu, tas kļūst iespējams. Bet ir viena problēma. Zemkopības ministrija, kas apgūst Eiropas struktūra fondus, viņiem to naudu dot šo visu ūdens noteku uzlabošanai, tīrīšanai līdz dabas liegumam. Eiropa nedod naudu šim procesa turpināšanai dabas liegumā. Un te būs liela problēma, kur ņemt naudu šo būvju tīrīšanai, jo visas lejteces praktiski ir Lubānā, augšteces ir iztīrītas, jo arī iespējams šogad sāksies arī Bolupis tīrīšana aiz Bāva ezera, kas ir vairāk kā 20 kilometrus, un arī tur iet ar vides aktīvistiem ļoti lielas pārrunas un diskusijas, kas uzskata, ka apkārt Bolupei arī ir biotopi un vajag visu dabiskot un nevajag iejaukties, tik jaukt bebru aizsprostus un izlasīt sakritušos kokus aptuveni. Bet projekts ir gatavs. Un saistībā ar liegumiem, kā mēģinās kompensēt, tad ir iesniegts novadā šī informācija no Varama par Rugāju un Kubulu pagasta dabas liegumu izveidošanu, bet tas ir valsts mežos. Un tagad ir liels iesniegums arī no Varama ministrijas par 1000 hektāru lielu dabas liegumu izveidošanu, bet tas visas ir Latvijas valsts meža zemēs, tas neskar privātos, bet jā. Jā, varbūt mēģinu pat atbildēt uz Valdes jautājumu. Jā, tāpēc es saku, ka mums šobrīd ir garas sarunas ar arī zemkopības ministru. Ja viņi saka, ka tieši tā, ka Valde to minēja, ka tas melorācija mēs tur nenodarbojamies, jā, tad tas noteikti ir saruna ar Varam.
Tagad, ja es nemaldos, tātad ministru kabineta noteikumi 199, kas ir par Eiropas nozīmē saiguma dabas teritoriju, tur 2000 izveidoši kritērijiem un citi normatīvi akti, kas, kur mēs arī minējam, un arī jau šajā domas sasaukumā jau lēmam par finansu un piesaisti, tātad ir atsevišķi struktūra fondi, kas paredzēti tieši tikai Natura 2000 teritorijās, ja vienkārši šobrīd es nebūšu tas, kas atbildēs, vai šie ministru kabineta noteikumi ļauj, ja paredz šīs darbības. Vienkārši tad ir jāprecizē, tas ir starp institucionālā sanāksme, starp zemkopības kurš tad tas būs, kas to darīs, vai zemkopībā vai varams, un vai ir vajadzīga normatīva aktu maiņa. Tāpēc šobrīd, kolēģi, attiecībā uz šo, mums ir ko runāt, ir ko teikt, bet varbūt, ja ir iespējams, mēs aicinātu pārtraucam debates, un Aldis ir iesniedzis tātad šos grozījumus, ja patiesībā precizējumus, tie var tad ieejam atpakaļ jautājumā un atpakaļ tad priekšlikumos. Tad vai jūs piekrītat šādam redakcionālam labojumam? Tātad punktu 1.4 izteikt sekojuši redakcijas saglabāt liegumu esošam privātīpašiem pieduši pārmaiņas mežā zemes, atrodas balnot teritoriju esošo dabas lieguma funkciju zonēm un veikt attiecīgas korekcijas dabas aizsardzības plāna tekstā un kartofiskā daļā. Tad droši vien kā uzsvārds vēlreiz ir esošā lieguma funkcionāla zonām. Man saprotams. Ja? Es gribu, lai Valde nokomentē, vai viņi Valde. Jāsaka, labāk pateikts. Jā, ir precīzāk pateikts, ko mēs esam gribējuši. Šeit ir, jā, manuprāt, precīzāks pateikts, ka tur, kur bija mežs, mēs aicinātu atstāt mežu tieši šajā tātad pārabainis meža zem. Mežā atstāt šo liegumu zonu. Jā, mežā atstāt. Par ko tur bija diskusija, ka tas mēs ir daža teritorijas, kur iespējams pēc eksportu domā, vai mežs nav mežs vairāk, jā, un tad viņi var izņemt viņu ārā kā mežu. Jā. Kolēģi, vai saprotams, vai mēs varētu tad balsot par šo priekšlikumu? Aicinātu jums balsot. Kas atbalstam? Man ir priekšlikums. Nē? Kāpēc? Nereku, man ir priekšlikums. Kur to redzēšu? Labi. Kolēģi, tad nezinu, kas mums te nesaspaidījās. Šitā tu vajadzēja, domā? Jā, labi. Par priekšlikumu aicinātu tad balsot ar vecajā labajā balsu ar rokām. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsojumu? Kas par? Tie, kas attālināti jautāšu tātad par Aigars Pušpurs par. Jā, par priekšlikumu, jā. Jānis Trupaunieks par, Sergejs Maksimovs par, Jānis Vansāns par, Aija Mežeļa par, tātad Marija Dulbinska par, Aldis Bukšs droši vien ka par, ja jau pats iesniedza. Tad Rūta par priekšlikumu. Par. Tātad Imants. Par. Tas nav, mums ir Iveta par. Par. Tātad visi 11 par. Nevienu neaizmirsu nevar. Jā, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Es nevaru atcelt tagad šo balsojumu. Ne? Mēs iekļaujam. Jā.
Tur jā, es Jānis piekrītu, mēs absolūti saprotam šī meza īpašnieka pilnvarotas pārstāvē vēlme, ja, bet noteikti mēs nebūsim eksperti, kas pateiks, vai šī pukīte vai šis putniņš šai, ne par to, jā, ok, jā. Tur vienkārši izkristalizēs tas, ka tā komunikācija bija tāda, ka nav saņemtas atbildes, saprotu, ka pozitīvu atbildi viņa negrib viņam sniegt, un tad to negatīvi vilcinās, jā. Kolēģi, tagad vēl šobrīd esam vienojušies tātad vienbalsīgi par priekšlikumu, bet par pašu lēmumu projektu tātad, par atzinumu. Vai kas vēlās vēl debatēt? Nē? Tad aicinātu tad jūs balsojumu par lēmumu projektu kopumā, aicinu atbalstīt ar iebildumiem un pielikumu, ko mēs tad vienojamies. Tad, kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Te gan vēl, kamēr nav noslēgts, var mainīt. Tagad sistēmā balsojums? Tagad sistēmā, jā. Tagad sistēmā. Jā, visi nobalsojuši ir. Labi, tad balsojumu slēdzam. Tātad balsojums ir sekojošs. Tātad 9 par, pret nav, atturās 2, nepiedalās nav. Tātad vārdisks balsojums. Iveta Rakeviča par, Aldis Bukšs par, Ruta Cibule par, Marija Dulbinska par, Sandra Kaptēne par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežava par, Aigas Pušpurs atturās, Imants Lušāns par, Jānis Trupaunieks atturās, Jānis Vansāns par. Kolēģi ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Uzticam Dainai sekot par izpildi. Paldies. Pieliksim pēc tam pie lēmuma. Kad mēs sūtīsim, mēs pievienosim, jā, papildināsim, jā. Kodzu? Labi. Paldies, kolēģi. Jā, mums ir smags darbs priekšā. Nākošais ir 3. jautājums. Ludmila, vai tur ir? Vai Sandra ziņos, jā. Tātad par dalības maksas noteikšanu balvu sporta skolas rīkotās sacensībās peldēšanā ziņu, tātad Sandra ziņa. Tātad tika saņemts iesniegums no balvu sporta skolas par dalības maksas apstiprināšanu peldēšanas sacensībām. Latvijas kausa 10. posmas balvu sporta skolas atklātās sacensības peldēšanā norisināsies 20. maijā balvu sporta skolas peldbasēnā. Tātad notiek dalības maksu sacensībās 5 eiro no dalībnieka. Dalības maksa netiek piemērota dalībniekiem no balvu novada administratīvās teritorijas. Lūgums apstiprināt. Jā, kolēģi, jautājumi, Jānis? Priekšlikumi, ja tas nav pretrunā. Punkts 2, ka dalības maksa tiek novirzīta balvu novada pašvaldības budžetā. Vai nevar būt viņa novirzīta baseina vai sporta skolas budžetā? Viņu var novirzīt budžetā, bet tāda, ir viens budžets, pašvaldības budžets, sadaļā var, es domāju, ka budžeta apakšs teoretiski var, protams, bet tas būtu tik un tāds sevišķs lēmums mums vajadzīgs. Varam, protams, ir konkrēta maksa un tos rēķinu jau rakstīs, jeb čekus dos sporta skola. Jeb kas? Mums ir grāmatvedībā. Viņi paši samaksā, labdien, un tā naudiņa atnāk it kā, lai mēs varētu medaļas un kausus iegādāties. Viņa atnāks pie mums. Ļudats saprota, kas raksta rēķinus. Raksta, protams, grāmatvedība. Tā var grāmatvedība? Nē, mums nav, man nav grāmatvede centrālā. Mums... Jā, tur patiesībā, es nebūšu 100%, bet gan es būšu 99% pārliecināts, ka tas parādās ieņēmumu sadaļā, arī pie budžeta un izdevumu sadaļā pie
pie iestādes, manuprāt, izņemot balvu pansionātu, kurā ir sava grāmata un konts. Atbildi, Jā, jā. aicinu balsot par Kas? lēmumu Jā, projektu. tad mums, jā. Tā ir maksa, jā. Kolēģi, vēl, Jautājums, jā. no kā tiek aprēķināta dalības maksa, kā? No, es teikšu godīgi, man tagad gribētos viņu lielāku, bet, nu, laikam ir speciālisti izrēķinājuši tā, kā cik drīkst, tik arī drīkst uzlikt. Kā tur ir, Sandra? Tā, tur ir medaļas un degviela elektronikas atvešanai, aizvešanai uz Rīgu. Jā. Bet, tad tomēr ne. Tad es arī pavaicāšu. Ūdens tiek izmantots, dušas tiek izmantotas, pirts tiek izmantota, es nezinu, visa baseina infrastruktūra tiek izmantota. Kur mēs izmantosim no naudu, tā ir viena lieta, bet kā mēs aprēķinam šo dalības maksu, tā ir atkal pavisam cita lieta. Un AIS jautājums ir pareizs, kādā veidā tiek aprēķināta šī dalības maksa. Jūs skaitiet no tā, cik būtu jābūt medaļām un kam tur. Es skaitu, ka saimnieciski darbinieks no tā, cik man tas izmaksās, lai šādu pasākumu organizētu. Un lai sektu manas izmaksas par baseina visu iznomāšanu un izmantošanu, un plus vēl būtu klāt šīs medaļas un vēl diplomi. Mēs neesam labdarības iestāde. Es ļoti atvainojos. Labdien! Es gribu teikt, ka dalības maksa netiek aprēķināta kā maksas pakalpojumu. Uz viņiem neatiecas, uz dalības maksas aprēķināšanu neatiecas maksas pakalpojumu kārtībā, bet ir paredzēta, kausu medaļu iegādēji. Olgas kundze, jūs turiet mūsu pašvaldības naudas maku. Un jūs vienkārši man izstāstiet, kā vienkāršam deputātam, pieņēmums, ka ir medaļas. Bet kādi mums ir izdevumi šī pasākuma organizēšanai? Mūsu sportisti, ja brauc jebkur citur piedalīties, es nezinu, kā citas pašvaldības, ja sporta būvēs nosaka šo dalības maksu. Man liekas, diezgan neloģiski tas ir. Ja mēs sponsorējam šo pasākumu, tad tā arī uzrakstam, ka sponsorējam. Mēs praktiski neiegūstam neko. Mēs finansiāli nesedzam nevienu savu izdevuma pozīciju. Un šī izdevuma pozīcija gulstās tātad uz balvu sporta skolas baseina pleciem, budžeta tāmi. Kādā jūs kompensēsiet no budžeta tagad viņiem šos izdevumus, kas nav mūsu iedzīvotājiem? Es drīkstu varbūt paskaidrot bišķiņ no praktiskas puses. Visi piedalās nepilngadīgie sportisti vienas stundas apmeklējums baseinā mums neparsniedz 4,50, un tas sportists, kurš atbrauc, viņš izmanto tā, kā apmeklēt baseinu dušu un nopelt 10-15 minūtes laikā, viņš atbrīvo to baseinu. Katrs nopeld distanci un pazūt no baseina. Bet ja mēs, Ludmilas kundze, esam tik tālu aizrunājušies, tad es saprotu tā, kad arī es runāju arī tā, ka mēs pieņēmām cenrādi, bet teicām, ka mēs atgriezīsimies tā, ka saremontēsim baseinu kārtīgi tilpni, jo lielāks cilvēku iet iekšā skaits baseinā, jo vairāk vajag viņa attīrīšanas iekārtos un visas šīs lietas, bet sacensībās ir liels kvantums cilvēku. Es domāju, ka lielāk, bet viens sportistiņš nopeld pa saviem 3 minūtēm un viņš ir ārā. Viņš var to chloru nepatērē. Kaut vai viņi mainās, viņi būs vairāki. Mēs jau nepārmetam, bet mēs tik domājam, varbūt kā ir citos novados, tiešām varētu būt tie 7 eiro, 10 eiro. Mēs jau tikai tā kā par labu tam mūsu nodam, kāda tur ir iespēja, un mums kā deputēm tas ir ļoti, ļoti interesanti. Mūsu iesnieguma uzrādīta summa 5 eiro, tā ir aptuveni tāda dalības maksa, kuru pārējie baseini un pašvaldības arī praktizē. Viņa neatšķiras stipri. Par to pašu formulu man grūti spriest. Labi, tad vēl jautājums. Sakiet, ja tas ir Latvijas kausa 10. posms, tad patiesībā federācija viņu organizē?
organizējam mēs, federācijā nodrošina elektroniku, elektronikas iznoma maksa pie 200 pāri eiro, viņi to sponsorē, un 3 cilvēkus, kuri strādā ar elektroniku, galvenais tiesnesis, ar programmu galvenais sekretārs un 3. persona tehniskā. Tātad galvenais tiesnesis šajā pasākumā ir Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, jo kas finansē, tas arī ir organizators. Un federācija ir it kā tikai, tā kā pa jokam, kaut kā, interesanta federācija. Jā, federācija sponsorē. Piedodiet, Latvijas kausa 10. posms un finansē Balvu novada pašvaldība. Nē, federācija sapratu, ka finansē to elektroniku. Federācija ieguldējas, vēlreiz atkārtojos, nodrošina elektroniku pašu par sevi, kura izmaksā 250–280 eiro pa tām stundām, un nodrošina profesionālu tiesnešu brigādi, kura ir vienīgā tikai pie federācijas. Viņu nav pārējie, nav apmācīti, un viņam nav to programmu, kuru mēs izmantosim. Labi, Ļuda, vēl tad jautājums. Man vienkārši laiks ir vēl 15 minūtes. Saka, kas finansē federāciju? Federācijas tātad budžets veidojās no starptautiskās federācijas, acīm redzot naudas, un no dalībnieku finansējuma. Arī Balvi tātad ir federācijas dalībnieki, ja? Jā, mēs esam biedri. Jā, un biedri. Un katru gadu droši vien maksājat arī dalības naudu. Visi maksā, ne tikai Balvi, visi pārējie arī maksā. Pieaugušais sports, tautas sports, futboli, visi maksā. Visas federācijas identiski ir darbs. Bet tātad tās iekārtas, kas tur tos uzskaiti ved un tā elektronika, patiesībā tas arī ir arī federācijas biedru īpašums. Tie jautājumi ir jāuzdod federācijas, nemaku atbildēt par citas organizācijas. Redzi, tas ir no mūsu naudiņas, no mūsu maksātāju naudiņas, no dalībnieku naudiņas iegādāts īpašums un starptautiskās federācijas līdzfinansējums. Protams, arī sponsori. Uzskatu, ka tas ir labi, ka organizējam, bet katrā gadījumā pamatojumam pa 5 eiro būtu jābūt labākam, nevis no tā gala, ka ir medaļas jānopērk un vēl kaut kas. Bet, jāsaprot, tad Balvu novada un sporta skolas vieta šajā pasākumā. Paldies. Aija. Jā, vai jūs saņēmat atbildi? Nē, atbildi es saņēmu, jo viņi pamatoja, pateica, ka 4,50 tā ir bērna, ne tikai, bet tā ir maksa vienam cilvēkam un nopalt 3 minūtes. Nevis ir skaidrs, kāpēc es jautājumu uzdevu. Man tā kā likās, ka būtu lielākai tai maksai. Jā. Bet, ja viņi saka, ka citās pašvaldībās ir līdzvērtīga šī maksa, es taču uzticos izpildariem un arī iestāžu vadītājiem. Tad jums nav priekšlikumu? Nē, pagaidām nav, man ir skaidrs. Labi, sapratam. Paldies, jā. Labi, paldies. Tad, protams, mēs varētu paskatīties un atskatīties arī būtu arī lūgums, varbūt Olgai un Ludmilā paskatīties šo algoritmu, ja tās faktiskās izmaksas, ko arī varbūt mēs šeit debatēs arī centamies pievērst, ka mums būtu jāsat faktiskās izmaksas ar šo dalības maksu. Protams, varbūt kontekstā skatoties arī attiecībā pret citām pašvaldībām. Labi, ja šobrīd vairs jautājumu un diskutētāju nav, tad aicināt to atbalstīt un apstiprināt tātad šo dalības maksu, lūgtu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 11 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Vēlam veiksmi un paskatāmies algan. Paldies, kolēģi, šodienas kārtības jautājumu izsmelti.